Latviešu valodu es vienkārši imigrēju no Krievijas, kad man bija 2 gadi. Un, jā. Nu, es vienkārši dzīvoju Salaspilī, un tas ir, Salaspils, kā jums pateikt, tas ir tā kā ķengaraks tikai veselā pilsētā. Tas ir tāda lieta. Un tur nav vajadzīga latviešu valoda. Tas ir Krievija ar feniksiem, priekš kam? Tā kā nav arī tik mierīga pilsēta, piemēram, Salaspilī ir tikai viens klubs. Ziniet, tāds klubs, kur tev apavi pielīp pie grīdas, un tas ir tā kā labākais veids, kā pieturēt tur klientus. Tas ir. Jā, es nesen domāju, ka es vispār Latvijā nejūtos kā krievs. Es arī nejūtos kā latvietis. Es jūtos sūdīgi visu laiku. Tas ir vispār. Bet man patīk Latvija. Tas nav Latvijas dēļ. Latvija ir labs valsts. Latvija ir točno top 3 Baltijas valstīs. Tas ir 100%. Arī besīja, ka šeit jāzina 3 valodas točno. Es nezinu, bet jāzina. Jāzina latviešu valoda, lai saprastu, par ko runa latvieši. Jāzina krievu valodu, lai saprastu, par ko runa krievi. Un kad tu visu saproti, jāzina angļu valodu, lai aizpisties nahuj. Tas ir diezgan grūti. Jā, es tā kā nesen gāju pa Rīgu, un pie man pienāca Bomzis, protams. Un viņš prasīja, kā jūs runājat? Latviski, krieviski, vai jums nebūs cigarete? Un es domāju, jau, lai kļūt par Bomzi, jāzina 2 valodas. Jūs saprātat? Es tā kā domāju, ja es gribētu kļūt par Bomzi, nekas nebūs vajadzīgs, bet... esmu komiķis, es domāju par to, bet... Šeit varbūt arī būs darba intervija vai kas... Tu ņem savu CV, vai ne, met to miskastē, un tu gaidi, un viņi tevi atradīs. Labi, šeit man ir viss, paldies!